Atklāšanas paneļa diskusija mums nav izvēlēta nejauši. Tās nosaukums ir recepte topošajam pārtikas uzņēmējam. Un diskusija ir paredzēta visiem, kuri nolēmuši ražot kādu pārtikas produktu, tirgot vai eksportēt. Un tagad aicinu uz skatuves. Pārtikas veterinārā dienesta pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļas vadītāju Ingrīdu Sproģi. Lūdzu, kā nākamo dalībnieku North Effect CIA vai vairāk atpazīstamu kā zīmola oga īpašnieku Rolandu Briņķi. Aicinu jūs uz skatuves. Jūs varat droši sēsties. Droši, jā. Aicinu uz skatuves Spārnot talantus dalībnieci, Krāslavas patrioti, jaunieti, kur uzsāk savu konfekšu ražotni 16 gadu vecumā. Ženiju un Nikolaičenko, lūdzu. Un šīs paneļa diskusijas moderators ir Latvijas tehnoloģiskais centrs valdes priekšsēdētājs Ints Vīksna. Es varbūt piedāvātu sasēsties vairāk, lai jūs. Tā, lai mēs tā kā diskusiju klubiņā sasēstos un vērtāk. Int, tad varbūt sāksim ar tevi, lai tu iesāc šo te diskusiju. Jā, labdien vēlreiz. Cienījamie kolēģi, cienījamie draugi, cienījamie izstādes apmeklētāji. Kā jau teicu, man liels prieks piedalīties šajā pasākumā Inovācijas sviestā. Un liels prieks, ka mēs esam pulcējuši tik daudz interesantu cilvēku mūsu panelī. Un kā jau pieminēju, mūsu panelis ir tāds recepte inovatīvam uzņēmumam, kur grib darboties pārtikas jomā. Un es tā stāvēju, skatos, runāju atklāšanā, un es domāju tā, tad sviestu kulšanā ir ļoti svarīgs tas, ko mēs ieliejam iekšā. Tas krējums. Un mēs esam, var teikt, tie, kas ielies to krējumu. Un pārējie te turpinās kult un skatīsimies, kas tad beigās mums sanāk šī kulšanas procesā. Un tāpēc man ir īpaši prieks, ka mēs redzam mūsu diskusantu vidū pārtikas veterinārā dienas pārstāvi Ingrīdu, kurai ļoti liela pieredze ir tieši jaunu uzņēmumu, izpalīdzēšanai uzsākt šo smago ceļu, sākt šo atzīšanas procesu, lai viņi var virzīties tālāk un sākt savu produktu ražošanu un arī attiecīgi tālāk viņus piedāvāt tirgos, lai varētu mēs nopirkt un iegādāties. Un tad tā pirmās diskusijas punkts, es gribētu griezties tieši pie Ingrīdas, pie pārtikas veterinārā dienesta ar to jautājumu, ko tad darīt tam jaunajam censonim, kurš grib sākt šo inovatīvo darbību un sākt šo pārtikas produktu ražošanu. Kāds būtu tas pirmais solis, kas viņam jāspēr? Un cik sarežģīts ir tas pirmais solis? Un vai viņš viens pats ir šī solī, vai varbūt arī nāk palīgā pārtikas veterinārais dienests spērt šos pirmos soļus? Ingrīda, labprāt dzirdēt jūs komentāru. Labdien! Jāsaka, šī man ir pirmā pieredze šāda mēroga pasākumā. Un, ko es pirmo gribu teikt, tad darīsim varbūt tā, ka runāsim, kā ir mūsdienās pieņemts teikt, vieglajā valodā, lai katram, kas absolūti nav lietas kursā par visiem šiem kāzusiem, kas ir jāievēro pārtikas ražotājiem. Tāpēc pastāstīšu tā, ļoti vienkārši un saprotam. Tātad ar ko jāsāk? Jāsāk ar to, ka pašam uzņēmēja, kandidātam jāsaprot, ko viņš grib darīt. Vai viņš grib ražot dzīvnieku izcelsmes produktus, vai viņš grib ražot augu izcelsmes produktus, cik lielas ir viņa priekšzināšanas, vai viņš grib izmēģināt, iztaustīt tirgu, vai ir gatavs uzreiz mesties šajā pasākumā iekšā. Un tātad, jebkurā no šiem gadījumiem, viņš nav viens. Viņam vienmēr palīdzēs pārtikas veterinārais dienests, kur strādā eksperti dažādās jomās, gan pašā ražošanas uzraudzībā, gan arī tiešais atbalsta mehānismos, kā reģistrācijā, tai skaitā atzīšanā, un tieši šo ļoti vieglo sadalījumu es arī ar to gribu sākt.
ka mums Latvijā mēs darbojamies pēc visiem tiem nosacījumiem, kādi ir spēkā visā Eiropā. Tātad mūsu normatīvā bāze ir Eiropas regulas ar to tiešo piemērojamību. Tātad vienādi nosacījumi ir jāpiekopju un jāievēro kā Latvijā, tā Spānijā, tā Grieķijā vai jebkurā citā Eiropas valstī. Tātad tas būtu pats pirmais normatīvais akts, bet tieši Latvijas ietvaros pats pirmais būtu pārtikas aprits uzraudzības likums, kur ir skaidri pateikts, ka pārtikas apritē drīkst piedalīties tikai tie uzņēmumi, kuri ir reģistrēti vai nepieciešamas gadījumā speciāli atzīti pārtikas ražošanai vai tirdzniecībai, jebkurā posmā. Lūk, tas būtu tas pats sākums. Tad, kad mēs esam sapratuši, ko mēs gribam darīt, un ja mēs neesam droši par to, ka mēs uzreiz esam gatavi laisties lielajā ražošanā, eksportā un lielajā biznesā, tad ir mazs jauks ieteikums sākt ar ražošanu mājas apstākļos. Šeit jau šos nosacījumus arī diktē Eiropas regulējums par pārtikas higiēnu, un tas nosaka, ka ražošanu mājas apstākļos mēs varam veikt savā dzīves vietā, kas pamatā ir privātā dzīvojamā māja. Tātad šeit mēs savā virtuvē, ievērojot higienas nosacījumus, ko nosaka normatīvi, varam izmēģināt, kā mums tas viss izdodās, kā mēs varam tirgoties, vai ir vērts, vai produktam ir noiets. Pēc tam, kad tas ir izdarīts, tad jau mums ir jāķerās pie nopietnākas lietas, ja nepietiek ar šo līmeni. Un tad jau ir jāmeklē telpas tālākai ražošanai, jo mūsu rīcību mazlietiņ ierobežo būvniecības likums, kura pirmais pants nosaka, ka jebkādu komercdarbību drīkst veikt tikai eksploatācijā nodotās telpās, ja to lietošanas veids ir paredzēts projektētajam. Mēs ejam mazliet vieglāku ceļu. Ja tas ir vismaz sagatavots, šis pārveidots arī šis lietošanas veids, nav jābūt obligāti projektētam. Lai saprastu šos mazlietiņ tādus, teiksim, godīgi birokrātiskos kuluārus, Pārtikas veterinārais dienests jau diezgan padaudz gadus darbojās ar tādu kā saukli konsultē vispirms. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pārtikas veterinārā dienestā ir iespējas konsultēties pirms reģistrācijas par to, kas jūs sagaida šai biznesā, kā jums ir jārīkojās, lai to biznesu uzsāktu. Un tātad jums ir iespējas pazvanīt uz pārtikas veterināro dienestu un palūgt konsultāciju. Tas ir tā kā konsultācijas pirmais solis. To jūs pārtikas veterināram dienestam pavisam ir 12 struktūra vienības. Pirmā no tām ir centrālais birojs, un tad ir 11 teritoriālās struktūra vienības. Kam jūs zvanat? Tā ir jūsu izvēle. Kāds jautājums galvenais saprotiet, ko jūs vēlaties uzzināt. Informāciju par to, kur zvanīt, jūs varat atrast pārtikas veterinārā dienesta mājaslapā. Ko atrast ir ļoti viegli. Adrese ir www.pvd.gov.lv, bet arī iesitot Googlē pārtikas un veterinārais dienests, jūs atradīsiet šo mājaslapu. Un tur ir vairākas sadaļas, un viena no svarīgajām sadaļām ir kontakti, kur ieejot vai nu sadaļā administrācija vai pārvaldes, jūs varēsiet atrast kontaktinformāciju, ar ko sazināties. Tātad tas būtu pats sākums, lai jūs to saprastu. Protams, lai varētu jebko uzsākt, jums vajadzīgs pastudēt normatīvos aktus, kas uz jums attiecās. Tātad regulas, kas nosaka pārtikas higiēnu un pārējos no tiem izrietošos normatīvos aktus, kas ir ministra kabineta noteikumi, kas ir likumi un dažādas instrukcijas. Mājražotājiem arī ir sagatavots speciāls bukletiņš par mājražošanas nosacījumiem, kas arī ir atrodams PVD mājaslapā. Tagad, kamēr jūs esat izstādē, mums ir arī stendā pieejami šādi te bukletiņi, kā var sākt visu uzņēmumu reģistrāciju. Lūk, tad, kad jūs jau esat tikuši tik tālu, kad saprotat, ko jūs gribat darīt un kādā formātā darboties,
Ja tā ir mājražošana, tā tad jāsāk jums ar to, ka jāraksta pieteikums pārtikas veterinārām dienestam par savas darbības uzsākšanu. Arī tas ir atkal atrodams PVD mājaslapā, apraksts par to, kā to darīt, nodaļā noderīgi, tur tieši ir par uzņēmumu reģistrāciju. Uzņēmuma reģistrācija var notikt elektroniski, var notikt iesniedzot pārtikas veterinārā dienestā roku aizpildītu pieteikumu. Un jebkurā gadījumā, tad, kad mēs jau sākam runāt par ražošanu mājas apstākļos, jums būs iespēja ne tikai nodemonstrēt savu darbību un tikt piereģistrētam, bet arī uzdot dažādas jautājumus tad, kad pirms jūsu reģistrācijas pie jums aizbrauks pārtikas inspektors novērtēt, vai tajā vietā, kur jūs grasties darboties, tas vispār ir izdarāms, vai šīs telpas jums atbilst. Nu, tad tā ir konsultācija, kur jūs visus interesējušos jautājumus varēsiet izrunāt. Tā, tas ir tas mazais ievadiņš, tad, kad mēs runājam par šo darbības uzsākšanu mājas apstākļos. Ja ir runa par īsto reģistrāciju, kas arī, protams, nav nekas svešs jaunajiem startētājiem apritē, tad ir jāsadala visa uzņēmuma reģistrācija divās daļās. Viena daļa, kas ir parastā reģistrācija, kas attiecās uz ēdinātājiem, izplatītājiem, veikaliem, dažāda veidā ielu tirdzniecību, kā arī pārtikas produktu, kas tiek ražot no augu izcelsmes produktiem ražošanu. Tā ir tā tīrā reģistrējamā daļa. Ir sarežģītāka daļa. Tie uzņēmēji, kas grib kaut ko ražot no dzīvnieku izcelsmes pārtikas izejvielām, viņiem pirms šīs reģistrācijas ir jāiziet tā saucamā atzīšana, jeb apstiprināšana, kad ekspertu komisija novērtē jūsu uzņēmuma gatavību un spēju darboties. Nu tā, tas ir tas īsumā, tā schēma, ko es laikam vēl vieglāk nemaz nevaru izstāstīt, bet jūs visu to varat izlasīt PVD mājaslapā. Tālāk, lūdzu. Nu, tas ir recepts, tāds pirmais pielikums. Bet man ir uzreiz tāds viens jautājums. Jūs pieminējat šīs konsultācijas, kad ir sarunāt, vai šīs konsultācijas mājražotājiem uzņēmējiem ir pavelti, vai viņiem par to ir jāmaksā? Vai, teiksim, un tas būtu tāds viens jautājums, un otrs par šīm konsultācijām, cik ātri var tikt pie šīm konsultācijām pie uzņēmējs? Tur jāgaida mēnesi rindā, vai tur ir dienas tas jautājums? Jā, šis ir jautājums vietā, tādēļ, ka kopš mums ir ministra kabineta noteikumos par pārtikas uzņēmumu reģistrāciju un atzīšanu ielikt šī obligātā pirmsreģistrācijas pārbaude, tad tai daļai, kas attiecās uz pirmsreģistrācijas pārbaudi, tātad tie ir augu izcelsmes produktu pārstrāde, mājražošana un ēdienu gatavošana. Šīs pirmsreģistrācijas pārbaudes ir obligātas un, diemžēl, tas ir maksas pakalpojums. Viena eksperta stunda maksā 17,60 €, ja es kaut ko nesajaucu, bet tas mūsu cenrādī ir izlasāms. Bet vienlaicīgi šī pirmsreģistrācijas pārbaude ir arī šī konsultācija, ko jūs skatoties pulksteni un pieskatot savu notērēto laiku, varat izrunāt ar inspektoru, viss, kas nav skaidrs. Nu, cik ilgi nākošais jautājums? Kopš tā brīža, kad pieteikums ir iesniegts pārtikas veterinārijā dienestā, 10 darba dienu laikā, pārtikas inspektors, kam ir nozīmēta šī uzņēmuma pārbaude, sazinās ar uzņēmēju un vienojās ar viņu par laiku, kad šī pārbaude varētu notikt. Vienmēr, kā jūs zinat, visus šos termiņus var pātrināt, un tad, ja, teiksim, tiek elektroniski iesniegt šis dokuments, vienmēr, jūs zināt, e-pastā pastāv sarkanā izsaukuma zīmīte, tāpat tās arī pavadošajā e-pastā lūgums pasteidzināt procesu. Nu, mēs respektējam, mēs cenšamies to maksimāli ātri noorganizēt, jo inspektoriem ir arī ikdienas darbs, bet kaut kādas dieniņas paies. Bet tādā mirklī, kad pārtikas inspektors pie jums ir pabijis, apskatījies, sagatavojis protokolu un jums iesniedzis, tad dienas laikā apmēram tiek sagatavots lēmums, kurā ir teikts, vai uzņēmuma vieta ir atbilstoša reģistrācijai vai nav. Un, ja nav, tad skaidrs, tad jums jau protokolā ir norādīts, kas tur nebija kārtībā, kas jums ir jāizdara, vai jūs vispār to varat izdarīt. Bet, ja ir iespējams reģistrēt,
tad šis lēmums sasniedz jūs un sasniedz centrālo aparātu, kur kopā mēs ar kolēģiem izskatām visus jūs iesniegtos dokumentus, un pārsvarā gadījumā 2 darba dienu laikā jūs tiekat piereģistrēti, un jums uz norādīto e-pastu aiziet paziņojums, ka jūsu uzņēmums ir veiksmīgi piereģistrēts ar tādu un tādu numuru. Tanī brīdī jūs varat vai nu sākt pārdot savu produktu, vai vērt vaļā savu kafejnīcu apmeklētājiem. Katrā ziņā jūs esat gatavi darbam. Liels paldies, patiešām ļoti izsmelošu stāstījumu. Un es teikšu tā, ka tā kā es klausos šobrīd, man izskatās, ka tas tiešām ir izdarāms, un tas ir reāli izdarāms. Un, tās izmaksas runāšana, tas nopirms novērtēšanas, viņas nav salīdzinoši nekāda kosmiskās, viņas, tās pašas 20 eiro ietvaros, un tu saņem ne tikai novērtēšanu, bet tev ir iespēja arī diskutēt. Tas ir tas, ko es šobrīd dzirdu. Bet liels paldies, Ingrida, par šo komentāriem. Griezīšos uzreiz pie Rolanda. Vai tā ir, kā pārtiks veterinārais dienas saka? Tagad tas būs provokatīvais jautājums. Bet Rolandam ir ļoti liela tiešām pieredze uzņēmēja darbībā un tieši pārtiks uzņēmēja darbībā. Viņš ir izgājis gan biznesa inkubācijas ceļu. Viņš ir gan sastrādājis ar bijušo Latvijas lauksaimniecības universitāti, tagad Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitāti. Viņš ir piesaistījis privāto kapitālu. Viņš ir tiešām, kā pārtiks uzņēmējs, viņš ir apēdis pudu sāls. Rolanda, vispirms komentāri par PVD, vai tiešām tā tas ir? Un tad par savu pieredzi pastāsti. Jā, labdien vēlreiz visiem. Un komentāri Ingridas kundze jau visu sīk un smalku pastāstīja, un tiešām tā arī ir. Bet šķiet 2016. gadā, kad es reģistrēju pirmo uzņēmumu arī PVD, tad mums nebija vēl priekšreģistrēšanas pārbaudas šķiet, un man bija telpas, man bija ideja, zināju, ko man vajag darīt. Tad Latvijas lauksaimniecības universitāte bija salikusi jau tehnoloģiskos procesus un plānus ražošanas, un mums bija tāda tukša telpa, vecā noliktavā, bet atjaunotā, lai tur varētu ražot pārtiku. Un tad es zvanīju uz PVD, kā jau Ingridas kundze teica, atradu savu nodaļu, kur ir atbildīgi pa Jelgavu, un vienkārši pieteicu vizīti, lai atbrauc inspektors paskatīties, ieteikt, varbūt aizrādīt jau kaut ko, kas bija būvniecībā vēl nepabeigtā, tā kā kādi knifiņi jāņem vērā. Bet, kā jau minēju, tā kā man bija sadarbība ar LLU, tad man diezgan schēmas viss bija skaidrs, jau saliktas, izlietnes bija vietā, un tās lietas bija sakārtotas. Un tad tāpat reģistrācija jau viss pēc procedūras, tur tiešām nebija nekas ilgs un sarežģīts, un ja tu ej jau speciāli šim procesam gatavotās telpās, tad jau ir vēl vienkāršāk, ka tev nav kaut kas jāpārveido vai jāsāk mājas virtuvē, kas ir izaicinoši noteikti un daudz grūtāk nekā speciāli tam gatavotās telpās vai pielāgotās. Un tagad par manu uzņēmējdarbības pieredzi noteikti, pieredze ir dažāda, labāka, sliktāka, bet, kā Inns teica, putu sāls jau noteikti ir izēsts, kā jau mūsu visiem jauniem censoņiem. Taču, tas bija arī noteikti gads 2015, kad man nāca ideja prātā kaut ko par inovācijām. Es nezinu, vai tad runāju, noteikti runāju, bet daudz mazāk. Un es biju tad aizdrāvies pats ar izturības sportu un gribēju sev uztaisīt dzērienu, lai nav jāpērk veikalu plauktos, uztaisīt sev dzērienu, ne šo, bet kaut ko inovatīvu. Šis izrādās nav nemaz tik inovatīvs, bet tur ir arī vesels stāsts apakšā. Mēs sākām ar tēju sulām, kur mēs savārījām tēju kopā ar sulām, un tas gan bija inovatīvs produkts uz to brīdi. To mēs vēlāk sapratām, cik grūti to bija pārdot, jo tas tirgū bija kaut kas jauns tiešām un neesošs. Un kā tagad es to saprotu ar šīs dienas redzējumu un pieredzi, kad ja tev ir inovatīvāks produkts tālāks no kaut kāda ikdienas produkta, ir daudz grūtāk viņu pārdot, komunicēt un stāstīt cilvēkiem. Un tad pirmos 2-3 gadus šķiet, kad viss gads pagāja braukājot pa izstādēm un pa stirnu bukiem un pa gada tirgiem Brīvdabas muzejā, vienkārši stāstot cilvēkam, kāpēc jāsajauc tēju ar sulu, jo visiem bija pārsteigums, kāpēc tas ir jādara.
Bet nu, jā, tā sākās tas mans pārtikas uzņēmēji stāsts. Tālāk jau mēs strādājām mazliet jau ar zināšanām, priekšzināšanām, varbūt gudrāk un jau daudz ietekmējoties arī no dažādām izstādēm, kur mēģinājām ņemt dalību, cik tas bija iespējams. Un sākām jau strādāt uz tādiem precīzākiem produktiem kopā jau gan ar pieminēto LLU, gan ar Rīgas Stradiņu universitāti, arī ar bioķīmiķiem. Mēs esam radījuši vitamīnus, kurus Šveicē esam prezentējuši, un tagad atsāksim ražošanu. Tā kā esam diezgan daudz pievēršies šim inovāciju jautājumam, bet mēs jau bišķiņ jau aizkulisēs jau diskutējām, vai kas ir inovācija, cik tev jābūt radošam, lai to saukt vispār par inovāciju, bet Inns iedrošināja mani, ka tas varētu būt arī process, ne tikai gala iznākums. Tā kā tagad mēs esam aizgājuši uz kaut ko daudz saprotamāku un vienkāršāku, pa ko cilvēkam nav jāstāst, kas varbūt ir ikdienas patēriņš, masu tirgumu. Taču mēs mēģinam ieviest to maziņo savu inovāciju katrā produktā, mazliet viņu pilnveidojot tā kā, un uzlabojot ar kaut ko savu. Vai tas būtu ar kādu vitamīnu devu ar universitāti kopā izpētam, vai kaut ko trendīgu, kas ir kalogēns vai dzels, vai kaut kas tāds, kas tirgu ir nepieciešams konkrēto brīdi. Jo nevienmēr tās inovācijas, protams, ir arī dārgas, kā mēs zinām, un lielie uzņēmumi ieguldā lielas naudas, un veiksmīgi uzņēmumi saka, ja nav, katram jaunam produktam ir 1 miljons jāiegulda, lai palaistu viņu tirgu. Protams, tas ir tad jau, ka tev ir tirgi. Mēs pagaidām vēl šeit pat pa Latviju cīnamies un strādājam. Bet, mēs to daram tā, mēs saucu es un uzņēmums un komanda, bet to daram galvenais aizrautīgi un ar tādu uzdrīkstēšanos un lielām ambīcijām, lai izietu kaut kur. Roland, man uzreiz ir jautājums, kad būs izcilākais kalogēns Latvijas ražojums? Kad tieši datumu pasakiet, lai mēs varam turēt jūs pie vārda. Jā. Latvijā mēs varam nopirkt tieši mūsu ražotu un tieši ogas ražotu kalogēnu. Ogas ražotu kalogēnu. Kalogēni jau ir pilni plaukti noteikti, vai ne? Bet mēs mēģināsim varbūt iepīt to kalogēnu kaut kur ikdienas patēriņā, lai nav jāatjauc varbūt pulverveidā, bet kaut ko izdomāsim. Bet tas jokam varbūt, bet mēs tagad mēģinām mazliet tā kā precīzāk trāpīt tajā produktā, jo tā iepriekšējā pieredze ir diezgan tāda, kad esam bružājušies, krituši un cēlušies, lai uztaisītu produktu, kas ir vajadzīgs patērētājiem. Man ir viens jautājums. Tagad pēc visiem šiem gadiem, visam, kam tu esi izgājis cauri un viss, vai tu vēlreiz sāktu šo uzņēmēju darbību? Vai tu teiktu tagad ar šobrīd zināšanām, nekad mūžā aizmirsti? Es noteikti, ka sāktu, jo es arī sāku visu laiku un turpinu to darīt. Mums kopā ir jau uzņēmumi 4, kas nodarbojas ar pārtikas ražošanu, tā kā es ar katru nākamo jau ir, tā ir atbilde, un ar katru nākamo mēģinu to darīt pēc iespējas vairāk, labāk un efektīvāk, kas galvenais, lai tiktu līdz tam veiksmes stāstam, kas mums Latvijā jau ir. Bet tur ir jāiet diezgan garš un tāds ceļš, kuram jābūt gatavam un ar kuru jārēķinās, ka nebūs viss tā ļoti vienkārši. Labi, liels paldies. Tagad griežamies pie mūsu jaunā cenšoņa, pie Ženijas. Ženī, tu noklausījās, ko teica pārtiks veterinārā dāma pārstāve Ingrīdas kundze, ko teica Rolands. Tu pat arī esi uzsākus tādu mazu uzņēmēju darbību, pirmos soļus, savu mazo pirmo produktu esi radījusi un tagad domā, kā to attīstīt tālāk, vai iet uz mājražošanas statusu. Es ceru, tev kādreiz būs arī rūpnīca, Bet, ko tu teiksi? Vai tas, ko viņi visi teica, tas tā ir? Tas ir izpildāms tev? Tu varētu to sasniegt un izdarīt, vai tu tagad noklausoties šo visu, saki, nekad mūžā aizmirstiet? Es noteikti teikšu, ka tas ir izpildāms. Nav viegli izpildāms noteikti, bet kas vispār šajā dzīvē ir viegli? Tāpēc mani ļoti iedrošina cilvēki, kas jau ir uzņēmīgi un ir izveidojuši kaut ko lielu un uzsākuši ražot.
un kā Rolands. Un tāpēc tā ir tāda stipra motivācija nenolaist rokas un iet uz priekšu, ja reizēm liekas, ka tā kā sliktāk nevar būt. Vai tev jau ir tādi bijuši brīži, ka sliktāk vairs nevar būt tieši pārtikas uzņēmumu ražošanas jomā? Ir brīdis bijis, kad liekas, kad varētu būt vēl labāk. Es uzsāku pistāciju konfekšu ražošanu Krāslavas novadā. Tā ideja radās ļoti negaidītā brīdī. Kādu dienu vasarā es, tāpat kā mēs visi, mazgāju traukus. Un es pamanīju, ka pistāciju, ka nutellas burciņai ir tā kā nokrāsojies tā etiketīte un zaļā krāsā. Un tajā brīdī man radās ideja par pistāciju krēmu. Un es paralēli mācoties uzņēmēju darbību skolā, sapratu, ka es vēlos izveidot savu uzņēmumu. Un es atradu cilvēkus, kas man ar to varēja palīdzēt. Un mēs kopā uzrakstījām projektu, izgājām PVD prasības veiksmīgi. Un es kā mājražotāja, kā jau Rolands teica, tas man bija daudz ātrāks process, PVD process, jo man jau bija viss uzcelts. Man atlika tikai darboties, pielikt rokas. Un tā es pamazām uzsāku savu konfekšu ražošanu. No krēma pārgāju uz konfektēm, jo Krāslavā nebija tāda kā salduma sortimenta, un es domāju, ka tas būtu tāds labs produkts. Es domāju, ka Ženija ir pelnījis aplausus. Nu, un tad tagad es tā klausos, un man tiešām neviltots prieks ir, ka cilvēks ir principā izgājis visu šo inovācijas procesu. Viņam ir bijusi ideja, viņš to ideju ir redzējis vienkārši mazgājot traukus, viņš ir sapratis, ka paga, bet te redz, kā šitas notiekas. Viņš ir kaut kādas zināšanas dabūjis, viņš ir sapratis, izdomājis, tad viņš ir pamēģinājis, viņš ir uzražojis, iedevis droši vien mājniekiem no sākuma paprovēt, mājnieki ēd visu vienmēr, jā. Viņi jau ir galvenie investori vienmēr ir, īpaši mamma un tētis droši vien. Bet viņi ir izgājuši šo procesu, viņš kaut ko izgājuši šo pārtiks veterinārā dienas procesu, viņš ir radījis savu to konfektu, viņš viņu pārdod. Viņš gūst sev ienākumu, gūst sev labumu. Viņš veiksmīgi noslēdz šo inovācijas procesu. Protams, mēs varam runāt, ka tas starptautiskā mērogā globālā ir niecība, bet priekš viņas ģimenes tas ir ļoti liels sasniegums. Un tas ir tas, ko es vienmēr esmu teicis un arī saku to, ka mums nav obligāti vajadzīgas satelīta tehnoloģijas. Ļoti labi, ja viņas mums ir, es tiešām priecājos. Bet ja mums ir uzņēmējs, jaunais, censtons, kas sāk kaut vai ar konfektiem, kaut vai ar zariņu pārdošanu, un beigās viņš izaug par uzņēmumu, kas spēj kaut vai pats sevi nodrošināt savu ģimeni, tas ir Latvijas veiksmes stāsts. Jo Latvija ir tik spēcīga, cik katrs no Latvijas iedzīvotājiem ir spēcīgs, cik spēcīgi ir arī mūsu mazā un mikro uzņēmēja darbība. Un Ievai laikam jautājumi kaut kādu no šo tāls spriežot pēc visa? Jā, šiem spēcīgajiem vārdiem es droši vien gribētu teikt, ka diskusiju mēs varētu šodien noslēgt, jo mums tās 45 minūtes ir pagājuši, bet ir vēl viena maz niansīt. Jūs varbūt dzirdējāt, kā Ženija izteica tāds ļoti būtisks vārds. Man bija svarīgi iedvesmoties no uzņēmēja, kurš jau ir atvēris ražotni. Tāpēc biedrība Eņģeļa sirds, Latvijas tehnoloģiskais centrs, es domāju, visi, kas šajā zālē atrodas, visi uzņēmēji aicina bagātus, veiksmīgus, izdarīgus cilvēkus. Lūdzu, dalieties savā pieredzē ar jauniešiem, jo viņi ir mūsu nākotnes pienesums. Tiešām paldies tiem, kuri to jau dara. Bet lūk, tad uz šo paneļa diskusijas noslēgumu es gribētu aicināt kādu pārstāvi no Eņģeļa sirds
un uzdot vienu jautājumu. Vai jums ir šai paneļa diskusijai jauniešu jautājums? Es pēc tam vēlāk iepazīstināšu arī ar jauniešiem. Man vienkārši drusku jāievēro laiks. Es varbūt varu palūgt, ja? Mani sauc Laura. Es mācos RT pārtikas kvalitātes kontroli. Un es gribēju pajautāt, kādas vispār ir pirmās kvalitātes prasības un higienas prasības jaunajiem pārtikas uzņēmējiem? Paldies! Ja es pareizi saprotu, tad ir jautājums par šo ražošanas vai produktu ieguves procesu. Kas ir pats pirmais? Pats pirmais ir pārtikas higienas ievērošana, jo rezultātā mums ir jāiegūst drošs un nekaitīgs produkts. Tātad tā ir tīrība, tātad tā ir produktu izsekojamība, nesajaukšanās, nepiesārņošanās, tātad tie ir paši stūrakmeņi. Nu, un par to, protams, tad, kad jūs jau sāksiet nodarboties ar kādām savām jau izdomātām idejām to īstenošanai, tad būs jau jāķerās pie normatīvajiem aktiem, pie regulas par pārtikas higienu, kur tas jau ir detalizēti izstāstīts, kā realizēt tos stūrakmeņus, ko es jums tikko pateicu. Es atbildēju? Pietika? Paldies! Tātad, liels paldies! Šīs dienas pirmajai atklāšanas paneļa diskusijai recepte topošajiem pārtikas uzņēmējiem. Paldies dalībniekiem! Paldies pārtikas veterinārā dienas pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmuma atzīšanas daļas vadītājai Ingrīdai Sproģei. Paldies Nors Efekcija īpašniekam un zīmola loga radītājam Rolandam Briņķim. Un paldies arī Ženijai Nikolaičenko, biedrības Eņģeļa sirds projekts Spārnot talantus dalībniecei. Un paldies paneļa diskusijas moderatoram, Latvijas tehnoloģiskais centrs valdes priekšsēdētājiem Intam Vīkstam. Paldies! Pauzīte būs 10 minūtes, un tad es aicinu jūs uz nākamo paneļa diskusiju. Paldies!